Labdien, sešdienā! Visiem izturību, izturību, izturību. Zemniekiem veiksmi, veiksmi, veiksmi un izturību. Spēku un lai izdodas šogad viss par visiem gadiem. Lai tikai plūdi nebūtu lieli un nedarbu. Pēc tam nedarbi jānovāc. Dabas radītie. 5. lai izdodas pakarot par mūsu Latvijas nākotni. Par mūsējiem cilvēkiem te Latvijā. Un 7. februārī, kad Margarita Kolosova sauc uz piketiem pie Saeimas Iekaba ielā, lai arī izdodas. Tāpat vēlu sveču dienā, lai mājā ikvienā gaisma ir, lai mīļie blakus un draugi tuvi. Radi un vienam otram sūtu plaukstas jums gaismiņai. Padodiet tālāk viens otram, lai Latvija top gaišāka, skaistāka un mīļāka. Bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem. Jo mans vectēvs bija strēlnieks. Otrs palika Sibīrijā Staļina laikā, bet viņi visi bija strēlnieki, abi divi. Vecvectēvis zemītis, kas strādāja un par savu ģimeni gādāja. Manos rados ir inteliģenti cilvēki un strādīgi. Manos rados ir zemnieki, manos rados ir skolotāji, manos rados ir viss. Viss no Latvijas padaļņai, kas ir strādīgi, čakli, uzņēmīgi ļaudis. Vislielākais man prieks par visām mūsu pagasta aktivitātēm. Vieta ir palikusi skaistāka, košāka, atpazīstamāka pasaulē. Pateicoties daudzām uzņēmīgām biedrībām, daudziem uzņēmīgiem cilvēkiem, daudziem, kas sakārto savu apkārtni mājām un zemi un nepatodas. Un šeit Latvijā ir tā vieta, kur savai ģimenītei tomēr kaut cik nopelnīt izciku. Un šeit Latvijā var pagaidām justies droši. Jo, kas viņu zina, atnāks viens moments, un kas var izmainīt visu nostāju un politiku. Un kāpēc rakstu Facebookā par ārkārtas somām? Kāpēc cīnos par pastiem? Pastam ir jābūt Ilūkstē. Tāpēc, ka tad otrs pasts ir Daugavpilī. Kādam pasta pārvedums, tantes un vecāki ir pieraduši ņemt to no pasta ārā naudiņu un tā tālāk. Daudziem pabalsti ir GMI. Tad bezdarbniekiem atlīdzības iet uz pastu. Ne visiem ir tie bankas konti. Banka pirmā. Kur mums banka ir? Nākamā. Daugavpilī. Un nākamā un Rīga. Un viss. Un tie ir 50 ar kavēkām kilometri. Kur kādreiz aizbraukt pēc naudas vai nokārtot papīrus vai kaut ko tālāk. Visur ir vajadzīgs transports. Tā kā, lai viss izdodas jums visiem mīļajiem. Cīnaties.
Pavasaris nāk, būs jautrāk. Ar prātiem, ar domām, ar saulīti spīd šodien. Ticējums tāds, ka labs sienu laiks būs. Daudz darba padarīsies. Tā kā visiem priecīgu trešdieniņu. Un vakarā aiziet svecīti, padzeriet tēņu ar saviem radiņiem un parunājieties un apskaujieties mīļi, mīļi. Ja mīlestība pārvarēs visu, tev un man un visiem jums. Visu labu jums!